šim monitoram būtu mierīgi jāmaksā tuvāk 2000 eiro, nevis zem 1000 eiro, kā tas patiesībā ir. Un tieši īstenībā tik lielisks tas arī ir. Diemžēl tā lielākais mīnus ir tāds, ka gamerim tas īsti nederēs dēļ zemās ekrāna atsvaidzes, bet grafikas dizaineriem, krāsu koriģētājiem, TikToku veidotājiem, YouTuberiem, karoči māksliniekiem. Ja saproti, kas ir kas, šis monitors ir sapnis tajā cenā, kādu par to prasa. Asus PA27 JCV ir 5K monitors, kurš ir piebāzts ar featurām un iespējām tiem, kuri spēj tās izmantot. Vispār, visa Asus ProArt sērija, sākot ar datoru komponentiem līdz pat laptopiem, monitoriem un pelēm, ir fokusētas uz mākslinieku, jeb radošo cilvēku ikdienu un maksimālu gala rezultātu ātrāku un labāku sasniegšanu. Pirmkārt, par to liecina kardināli savādāka pieeja tam, cik spējīgi šie te paneļi ir. Pirmkārt, jau 27 solās piedāvāt 5K izšķirtspēju, tas nozīmē, ka pilnīgi viss, un es domāju, ka viss izskatīsies ļoti krispi un pixel pīpings, kaut kādā mērā pat būs bauda. Tālāk tam ir arī anti-glare un low reflection pārklājumi, kuri ievērojami samazina apkārtējo gaismas avotu atspīdumu ekrānā, kas ir lieliski. Žēl, ka gameru monitoriem caurmērā kaut kas tam līdzīgs nav nemaz iespējams. Nav iespējams, bet netiek tik daudz piedāvāts. Kā es, piemēram, te tikko demonstrēju. Tālāk šī monitora krāsu precizitāte ir vienkārši top. sRGB 100%, Adobe RGB 95%, DCI IP3 99%, pīķes piltums 500 niti HDR režīmā, 10 bitu krāsas. Nekas no tā nepalīdz gameriem, bet tiem, kuri rūpīgi apstrādā krāsas vai ir mākslinieki, vienkārši perfekti. Vai gluži tiktokeriem nepieciešams? Pilnīgi nē. YouTuberiem? Arī ne, ja vien negribi pats zināt, ka tev ir mega krāsu precīzs gala rezultāts. Šis monitora panelis ir LED IPS, nevis tur OLEDs vai QLEDs vai mini-LEDs un tam līdzīgi, kuri vienmēr uzmetīs vēl pāris simtiņus virsū savai cenai. Šīs ir augstas kvalitātes LED, un tie galvenie punkti, lai atšķirtu sūdīgu LCD no ļoti laba, ir jau minētās krāsu precizitātes, bet vēl arī kontrasti. Virs 1000:1 skaitās augstas kvalitātes LCD. Šim tipiskais 1500, maksimālais 3000:1. Ekrāna tālāk palēks uz pelēku atsvaidzi ir zem 5 milisekundēm, arī ir LCD augsta gala atzīme. Šim tas ir. Maķinīt lēnāk, jo tas tā parasti LCD paneļiem ir. Izšķirtspēju arī minēju, virs 4K ir laba LCD paneļa atzīme, šim ir 5K, vēl arī pikseļu blīvums uz colu, jo lielāks, jo labāk, tad vēl arī skatīšanās leņķi un 178 grādi ir ļoti, ļoti labs rādītājs. Vienīgais sliktais rādītājs ir atsvaidzes ātrums, respektīvi refresh rate 60 Hz, kas nozīmē tikai vienu. Spēlēt kādas ātrākas spēlītes uz šī nebūs tā lieliskākā pieredze. Un ar to es domāju tādus kā šūterus vai ko tam līdzīgi, kur viss ņirb acu priekšā, bet tādas lēnākas, pilnīgi mierīgi. Un kā ar filmu skatīšanos? Labi, ka pajautāju. Ir diezgan zaibīs. Protams, ka nav OLED līmeņa awesome, bet pilnībā pietiekami, lai varētu laiku nosist. Testējot un skatoties šo to arī nopriecājos, ka krāsu vienmērīgums ir labs, nav nekādu ļoti izteiktu variāciju melnajās krāsās, respektīvi melns pa lielam ir melns un starp monitora vidu un malām arī nav novērojama nekāda disonance. Protams, ka tādas lietas kā IPS glow ir novērojamas, bet tās nav tik traucējošas kā lētākos paneļos. Kas attiecas fiziski uz pašu monitoru, tad dizaina ziņā te var tikai komplementēt. Man personīgi ļoti patīk šis te minimalistiskais dizains, kurš sevī ietver arī pietiekami lielu funkcionalitāti. Tas kustās visos virzienos, tam ir šauras malas un divas galvenās features, kas vispār šo padara par tik lielisku aparātu, ir saistītas ar, principā, portiem un izvēli. Portus pirmos. Tam ir iebūvēts KVM slēdzis, jeb tautas valodā sakot, tu vari piespērt tam klāt vairākus datorus un ar vienu peli un vienu klaviatūru pārslēgties starp šiem te input devaišiem, jeb piespraustajām kontrolas ierīcēm. Un vispār porti, principā varētu teikt, ir ļoti daudz un pat ļoti pietiekami, un USB-C ports, kur tagad pieslēgts mans kompis, ir līdz 95 vatiem uzlādes iespējām, kas lielākā daļā laptopu mierīgi varēs pie tā pieslēgties un baroties kā no dokstacijas, un viss būs kārtībā, plus vēl arī tas automātiskā displejports strādās, un tādā veidā tev
pa lielam kompromisu īsti nekādu nevajag pieņemt. Fiziski novērotās lietas dažas ir, un es teikšu, ka interesanta jeb nestandarta izvēle. Pirmā bija statīva kāja, kura likās nedaudz pārāk viegli tik nopietnam monitoram. Protams, ka tā visu notur, bet tā rada tādu nenopietnas uzbūves sajūtu. Plus vēl parasti ir pierasts, ka pie monitora stiprinājuma plati ir virsū kājai, bet šeit tā tomēr ir jāliek vēl virsū kājai un tad uz monitora, kas kopumā bez pamācības aizņēma kaut kādas apmēram 5 minūtes, lai es vispār saprastu, kas notiek, bet likās liek sarežģīts process, kur varēja arī tik ļoti nesarežģīt. Otra novērotā lieta, kura arī iet kopā ar minēto 95 W uzlādes portu, ir tā, ka monitoram ir tikai vats, nevis barošanas bloks. Tas ir plus, jo agrāk citiem apskatītajiem monitoriem, kuriem bija daudz maz nopietnas jaudas power delivery caur šiem USB-C portiem, lielākoties bija vēl arī nērts un tāds diezgan makana izmēra, es teiktu, barošanas bloks, bet šim pa lielam pietiek tikai ar vienu vadu, un tas ir nelīdz galam novērtēts plus monitoriem. Monitors kustās kompetenti pilnīgi visos virzienos. Te nav īsti nekā tāda, ko novērot, un paliek tad vēl pa lielam tikai viena sadaļa, proti monitora izvēle. Pirmkārt, man patīk, ka pogas ir priekšā, tam var viegli piekļūt un relatīvi labi saprast, kura ko nozīmē. Tiesa, atzīmējumi uz pašām pogām nav, ir tikai te meņucītī. Nav gluži aklā bakstīšanās monitora apakšā un totāla intuīcijas pārbauda, bet nedaudz jau tomēr ir. Kas ir īstenībā pilnīgi pretēji, kā ir lielākajai daļai gaming monitori, kuriem izvēlnē primāri viss ir par un ap tādiem overdrive'iem, ēnu pastiprinājumiem un tēmekļiem, izvēlnē, laika atskaitēm un tādām lietām, krāsu koriģētājiem un tā saucamajiem profesionāļiem ir bišķi citas prasības, un, piemēram, lai monitors attēlot kaut ko kaut kādā, kā viņi pareizi nosaukt, krāsu spektrā, tur, piemēram, REC 709 vai BT 2020 un tā tālāk. Līdzīgi kā daļai gaming monitoru var arī izvēlēties tur sRGB vai Adobe RGB un tādas iespējas. Šim tas viss arī ir, bet vieglāk saprotamāk un nedaudz jau līmeni augstāk nostrādāts. Tiesa, Asus monitori mēdz būt tā kā, katrai monitoru sērijai vai segmentam ir nedaudz savādāk šī izvēle, kur, piemēram, AOC cenšas vismaz vienlīdz patizli to uztaisīt visiem monitoriem, bet vismaz vienoti. Kopumā uz šī monitora darīt ikdienas lietas ir gluži tāpat kā uz jebkura monitora. Vai tas būtu filmas, sociāltīkli, vienkāršotu spēļu spēlēšana, šajos aspektos tas vispār ne ar ko neizceļas un nežilbina. Tā īstā sāls parādās tad, kad tu dari jau to, kam tas ir paredzēts, un spēj to izdarīt neticami precīzi un akurāti. Un, piemēram, turpat ir iestatījumos iespēja uzlikt lineālu virsmu. Un apzīmējumi neticami šajā situācijā vairāk domāju tajā aspektā, cik šāds maksā un ko tas spēj, jo profesionālie monitori maksā īstenībā kosmosu. Ir štruntīga dizaina, štruntīgas funkcionalitātes un vispār izskatās diezgan briesmīgi un novecojuši. Bet šis, es vilktu paralēlis, ir kā Apple XDR displejs. Elegants minimalists ar slēptām spējām. Tā es laikam to vienā teikumā arī varētu noraksturot. Un aizmiga. Ja tev ir gadījumā vēl kāds jautājums par šo monitoru, droši ierakst komentāros kaut kādu laiku pirms savākšanas, tas vēl pie manis padzīvosies. Es pilnīgi noteikti, kā saka, will use the heck out of it. Bet visādi citādi, paldies, ka noskatījies šo apskatu. Mēs ar tevi tiksimies vēl kādā no nākamajiem video. Atā!